Цині латышский Sinese Roze. Rīgas rajons vai apkaime. Esiet sveicināti! Labrīt, mīļie klausītāji! Šodien mēs parunāsim par Rīgu. Сегодня наша тема – Рига, так как ровно через неделю – День города. Rīgas svētki. Kas tad ir Rīga? Рīga ir lielākā un vecākā pilsēta Latvijā. Самый крупный и старый город в Латвии. Jā, Rīga ir dibināta 1201. gadā, tātad šogad. Ей исполняется, tai izpildās 824 gadi. Jā, bet tikai neizpildās, bet tai aprit 824 gadi. Ar ko, Andrej, tev asociējas Rīga? Ar Vecrīgu, со Старой Ригой, ar Krastmalu с набережной, ar югенстила намiem, с домами в югенстиле, с брусчаткой, в конце концов. Брусчатка, bruģis. Vecrīgā ir bruģētas ielas. Centrā ir bruģētas ielas, bet ārpus Vecrīgas ir citas Rīgas daļas. Kā tās sauc? Rīgas rajoni vai Rīgas priekšpilsētas. Tūlīt mēs to sapratīsim. Priekšpilsēta Pridmiestie. Rīgā ir 6 administratīvie rajoni jeb priekšpilsētas. Katrā tiem ir vēl vairākas apkaimes. Apkaimes? Kas ir apkaimes? Agrāk tie bija mikrorajoni. Tagad lieto vārdus pilsētas apkaime, okrug, goroda. Rīgu veido daudzas apkaimes, piemēram, Āgenskalns, Teika, Mežaparks, Pļaunieki. Apkaime – это округ города. Другим словом, микрорайон. Bet es dzīvoju nevis pilsētas centrā, bet priekšpilsētā, apkaimē. Tur ir vairāk daudz dzīvokļu māju un mazāk turistu. В центре шумно. Tad jau labāka vieta ir klusais centrs, Тихий центр. Тур ir klusi, тур nav skaļi. Обратите внимание, что поскольку это определенная часть города, мы говорим «клусайс центрс» с определенным окончанием, а не «клус центрс». Есть и другие части центра. Tuvais центрс, то есть ближний центр. Starp Krišjāņa Valdemāra, Čaka un Bruņinieku ielu. Tālais центрс, дальний центр. Pētersala, Andrejsala, Skanste, daļa Brasas, Grīziņkalns, Avotu un Spīteru iela. Centrs, priekšpilsētas, apkaimes. Vēl ir Rīgas nomales, akraini Rīgi. Piemēram, Jugla, Dārziņa, Torņakalns, Bolderāja. Tajās ir privātmājas, dārzi un saimniecības. Nomale, akraina. Рīgas nomale ir pie Rīga. Kāda ir atšķirība? Какая разница? Окраины в черте города Риги. Пie Рига – это прирежье. Территория вне Риги, вокруг нее, и там уже другие самоуправления. Пишем мы это с маленькой буквы. Pie Риga. Kas ir pie Риga? Piemēram, Salaspils, Mārupe, Ulbraka. А в завершении выпуска, чем знаменит наш дорогой город Рига? Если говорить о знаменитостях, то здесь нам пригодится сложное настоящее время. Kas ir dzimuši Rīgā? Кто родились в Риге? Rīgā ir dzimuši kinorežisors Sergejs Eizenšteins, baletdejotājs Mihails Barišņikovs, filozofs Jesāja Berlīns. Исторический центр Риги включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Jā, Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. А какую песню о Риге вы бы рекомендовали послушать? Daļa Rīgas, астронавт. Там в припеве поется tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, līdz galam nepazītas. Līdz galam nepazītas, до конца неизведанный.
Ну да, Рига как женщина все свои тайны никому не откроет, в ней всегда есть место какой-то тайне, загадке. Ļoti skaisti pateikts. Lai Rīga plaukst, пусть Рīga процветает. Uz tikšanos nākamajā raidījumā. Uz redzēšanos! Подціні латишський синесе рози.